Nu, čau visiem! Šodien mēs stāstam tālāk par Rekonu. Tagad jau ir pirmie iespējas uz ūdens. Mēs jau kādu brīdi esam pabraukājušies te pa savu dzimto Daugavu. Nu, tagad man ir jau zināms tāds stāsts, ko izstāstīt par Rekonu. Nu, ko sāksim ar tādām foršām lietām, kas ir tādi sīkumi it kā, bet ļoti tādi būtiski. Pavisam maz sīkumi. Pirmais interesantais ir tas, ka vads vairāk nepinās. Kā vecajiem pilotiem bija, ka varēja apīt vadu, tur tā, ka viņš žņaudzās nost un mirst nost. Šitam nav vairs tā. Es parādīšu, kāds izskatās. Viņu var pagriezt. Šādi viņš apstājās, nu tad griežam līdz galam uz otru pusi. Viss. Tas ir maksimums, ko viņš griežās riņķī un uz to pusi. Pie tam ir ļoti laba sīka programma, kā viņš stāv uz ankura, viņš arī tā nepārāk daudz reizes griež, viņš ļoti labi tā, saprot, cik daudz visu, ko vajag darīt. Ļoti laba lieta. Nu ko, ejam tālāk. Nākamais interesantais ir, mēs piemēram tagad stāvam uz ankura, es nospiedu ankura pogu, tā ir šitā. Kalibrēšana tā precīzā bija vajadzīga tāpēc, lai viņš tiešām, viņš ļoti labi stāv uz ankura, viņš ārkārtīgi precīzi ir. Tagad viņš ļoti uzmanīgi mūs noliek atkal vietā. Bet tā kā mēs gribam izcelt, piemēram, es stāvu tajā galā un pārinieks ir priekšā, vajag izcelt, un es nepaspēju nospiest ankurs, lai atslēdzās. Viņam ir vispār forši, viņam piespied šito kloķi. Viņš atslēdz ankuru un pie viena pagriež motoru tieši tā, kā viņš jāceļ ārā ir. Tā kā mēs viņu paceļam, mums tas propellers stāv tieši tā, kā tas ir vajadzīgs mums. Nu, viņš pats viņu pagriež. Nu, ļoti ērti tas ir, ļoti. Nu, ko, laižam viņu atpakaļ. Tā. Nu, ko, nākamais ir foršais, es parādīšu, nodemonstrēšu, kā viņš ankurojās pats par sevi. Kāpēc bija vajadzīgs tas bow offset funkcija, kad mēs viņam izstāstam laivas asi, viņi ir vajadzīgi pie ankurošanās. Jo agrāk pilotam man bija tā, ka es pats ar pulti, teiksim, sākam mēs braukt, es uzspiežu tur 85%, uz pults mēs arī redzam, gan ātrumu, gan cik procenti ir uz šitā vadība, mums uz joystick ir, mēs viņu grozam pa labi, pa kreisi ar joystick. Tas ir vispār ģeniāls izgudrojums, bet ģeniāls vecais labais. Nu ko, liekamies uz ankura, pastīsimies, ko viņš darīs. Viņš dara šitā. Kādreiz es šito darīju ar rokām uz pults manuāli. Tagad jau tas ir ieprogrammēts. Viņš nobremzē, apstājas pats. Vienkārši viņš tagad stājās. Ja mēs vēl gribam tajā punktā, kur viņš tieši nobremzē, ja viņš pēc koordinātiem tagad bišķīt brauc vēl atpakaļ kādu gabaliņu, ja gribam apstāties ātrāk, vienkārši nospiežam, noņemties no ankura, uzlikties, un viņš momentā vienkārši apstājās. Tas ir ar lielu ātrumu, tu vari braukt meklēt zivi, un tā kā tu ieraugi, teiksim, targetā zivi, tu vienkārši nospied ankurs, viņš nobremzē, tu vari noņemties no ankura, lēnām slīdēt un mest jau pa zivi, visu, ko var izpildīties, tas ir ļoti ērti. Tā ir super. Tā, nākamais par ankurošanos ir tāda viena lieta, boat scale saucās, ir tāda funkcija. Mēģināšu varbūt parādīt uz ekrāna, ir pagrūti. Ar šīm podziņām mēs atveram izvēlni. Tālāk mēs pabraucam lejā uz settingiem, nospiežam. Tālāk mums ir trolling motors, nospiežam. Un tā. Un pats pirmais mums ir boat scale. Man, kā redzat, stāv -2 šobrīd. Ideja ir tāda. Man bija vienu laiku atpakaļ, ka pirmo Rekonu uzlikām mēs uz palielas lundlaivas. Iebraucām uz ūdens, bija baigā vētra. Un tas pilots fantastiski uzvedās. Viņš ļoti mierīgi, ļoti nosvērti to laivu notur uz tā ankura. Nav nekāda vairāk tur tāda gāzelēšanās pa labi, pa kreisi. Es, protams, uzliku uz savas laivas jauno, iebraucu ūdenī, un pirmajā dienā tāda vilšanās pēkšņi viņš man kaut kā dīdās. Ātri to laivu pa labi, pa kreisi dzenā, mētā, tur kaut kā neko nesapratu. Protams, instrukcija jau visu lās pēc tam. Es palasīju instrukciju. Ir funkcija boat scale. Viņam ir tā, kad ir skala no +5 līdz -5. No rūpnīcas viņam nāk nullīte, nullītes iestatījumi. +5 skaitās ļoti liela laiva, -5 ļoti maza laiva. Man apstājās optimālais variants pie -2.
Tas nozīmē, ka mēs pilotam vienkārši izstāstam, cik mums ir liela laiva. Atkarībā no tā, cik liela laiva, tik arī viņš agresīvi vai tieši uzmanīgi un vieglītēm, viņš to laivu tura uz ankura. Tā ir milzīga atšķirība, kā viņš to dara. Tas nozīmē, ka šito pilotu var pielāgot jebkurai laivai, vai tā ir 7-metrīga laiva vai 3-metrīga laiva. Viņam ir tāda funkcija. Es nezinu, vai citiem ir, bet šim ir. Palīdz ļoti. Īpaši tas ir liela. Man ir bijis, kad tagad man stāv -2, bet tādā mierīgā laikā es pat -3 reizēm paregulēju. Viņš vēl mierīgāks paliek, viņš vēl līganāk visu dara, nesteidzīgāk. Ļoti komfortabli tas ir. Tā kā šo funkciju visiem vajag, tiem, kam rekons ir, vajag pamēģināt savam noregulēt. Atkarībā no tā, kāda laiva, cik viņa smaga, cik liela inerce viņai ir, mēs viņu noliekam vienkārši tādā līmenī, tā, lai mums viņa akurāti viss notiek, lai nav nekāda nervozēšana, jo gribās jau mieru un ķert zīves. Tā, par ankurošanos tad ir vēl viena, 2 lietas, laikam, 3 lietas. Mēs tagad stāvam uz ankura. Es iziešu no izvēlnes, te var redzēt. Te uz ekrāna arī redz visus virzienus, kā viņš stāv galva tajā brīdī, un tā viņam ļoti precīzi tas ir. Un tāda lieta man ļoti patika joggings. Joggings tas ir paiet solīt uz priekšu. Solīts mums ir 1,5 metrs. Ja agrāk varēja paiet tikai laivas virzienā uz priekšu, tad šeit, ja uzmanīgāk ieskatās uz šī te aplīša, ir tādas strīpiņas. Viņas ir precīzi 90 grādos un arī pa diagonālēm. Atkarībā no tā, uz kuru pusi mēs nospiežam šo te pogu, uz augšu, piemēram, es tagad uzliku, viņš man rāda 10 pēdas, viņš brauks. Nav pārregulēti vēl man mērvienības. Tas ir 1,5 metrs, es, piemēram, nospiežu 1, 2, 3, braukt uz priekšu. Viņš tagad pabrauks tur tos 4,5 metrus uz priekšu. Pie tam viņš to tā ļoti līgani un mierīgi dara, ja pret krastu pagriež kameru, tu varēs redzēt, ka mēs kustamies. Šitā lieta baigi noder tajos gadījumos, ka mēs stāvam uz kaut kāda, tā kā bija pēdējā laikā, pie šķēršļa ūdenī, kad tas ir akmens, koks, vēl kaut kas, tev vajag pa labi, pa kreisi. Un te ir ģeniāli tas, kad var braukt uz priekšu, var braukt atpakaļ, var braukt uz sāniem pa labi, pa kreisi un var braukt arī pa diagonālēm. Tas ir nedaudz padot pa labi, nedaudz pa kreisi slīpi, uz priekšu, uz aizmuguri un pat uz pašu aizmuguri var padot. Atkarībā no tā, cik reizes mēs nospiežam, tik reizes viņš saskaita arī tos metrus un pabrauc atpakaļ. Tā ir ļoti laba funkcija. Īpaši tas, ka ar joysticku ir ērti, tu paņem klik, 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 3 reizes uzspied, piemēram, tad viņš tos 4,5 metrus pabrauks. Es pie tam skatījos, viņš reāli tā arī pabrauc. Tā kā, šitā ir forša lietiņa. Tā. Vēl no pašām svaigākajām ir, ja paņem laba liela zivs. Mēs tagad stāvam uz ankura, daram ko? Ir tā, ka man tā pults vienmēr tagad kaklā karājās, ja kādreiz uz paneļa mētājās. Jo viņa ir tādas formas, ka viņa labi guļ rokā, ļoti ērta, bet uz paneļa viņa tā baigi nestāv, tad viņa jāliek uz stikla puses vai kā, bet kaklā ērtāk. Mēs paķeram to pultu ar vienu roku un nospiežam vienkārši atslēgt dzenskrūvi. Viņš tagad atslēdz dzenskrūvi, pauzēt rakstīts viņam, viņš uztaisīja pauzīt. Mūsu tur zivs velk vai parasti vējš spiež kaut kur projām, vēl kaut kas notiekās. Jo vienmēr, kad ir lielāka zivs mazākā dziļumā, tad ir risks, ka viņi var trāpīt, propelerī vēl kaut kur nebūs labi. Kad skrien ap laivu kaut kādu pāri metram līdekļu, tikko pieredze rāda, ka baigā labā funkcija. Un tā, ka mēs esam beiguši ņemties ar zivu visu pārējo, ja mums tā vieta, piemēram, nepaspējām ielikt punktu, mēs vienkārši nospiežam vēlreiz šo te ar sarkano iezīmēto podziņu, un viņš ļoti nesteidzīgi, ļoti lēnām aizbrauks atpakaļ. Un nostāsies tieši tā, kā viņš pirms tam stāvēja. Tā kā, tā ir arī forša lietiņa. Vēl viena lieta, ko es lietoju, kas saistās ar ankurošanu, aiziesim tagad pie ekrāna, es parādīšu. Daram tā, mums ir karte, un mums vajag pārbraukt kaut kur. Mēs izdomājām, ka gribam tur. Nospiežam trolling moto, standby, anchors un nevis waypoints. Mēs varam arī waypoint uzlikt.
Bet mēs varam uzlikt distanci un varam kursoru uzlikt. Un tagad tur, kur mums ir iespiests kursors, uz turieni viņš arī brauks. Nu, mums pa tuvu krastam ir pārliksim kursoru atpakaļ. Tā, jā, viņš tagad brauc uz to kursoru. Nu, pasties, viņš tagad kā aizbrauks smuki. Viņš ir brauks uz to pirmo laikam, kur es ieliku. Jā, standby, anchor. Tā, kursors. Nu, tagad viņš dos atpakaļ. Viņš mēģināja to pirmo kursoru noķert, bet tas bija krastā pašā. Tā kā pārlikt viņu nevar braucot. Nu, šitā arī forša tāda lietiņa, tu vienkārši uz ankura, uz kartes vienkārši sabaksti, kur jābrauc, un viņš mierīgi tev aizved, noliek. Pēc tam paņem džogingu, pabīdies, kur tev patīk. Tas ir forša lieta, ja tev ir kāds akmens vai koks iezīmēts kartē, tu viņai piebrauc klāt, cik vari, paskaties, piemēram, targetā, kur tas atrodās, un pēc tam pieregulē vienkārši viņu pa labi, pa kreisi, uz priekšu, atpakaļ. Baigāšu tēlīt. Tā kā, nu, tas īsumā ir tie pirmie iespaidi uz ūdens, kas man ir tās lietas, kas baigi noderējušas. Nu, cerams, jums arī noderēs. Tiekamies uz ūdeņiem. Tā.